Labdien! Šajā video mēs iepazīsimies ar vietni Desmos. Jau vairākus gadus pasaulē ir konkurss Desmos Art, starptautisks konkurss, un mēģināsim to iedzīvināt nedaudz arī Latvijā, tātad mūsu skolā. Un šajā te konkursā funkciju grafika mēs centīsimies koncentrēties tieši uz funkciju grafikiem. To lūdzu ņemam vērā, jo konkursu ietvaros jūs nevarēsiet izmantot nevienādības un nevarēsiet izmantot poligonus, tātad daudz stūrus. Izmantosiet tikai funkciju grafiku veidotās līknes un līnijas, varēsiet izmantot taisnes, riņķa līnijas, parabolus, hiperbolus, eksponentus, logaritmiskās funkcijas grafikus un citus, kurus jūs apgūstat savā skolas kursā, vai arī paši esat interesējušies, lai iegūtu maksimāli jums tīkamu attēlu. Attēlu saturs un radošums paliek jūsu ziņā, bet šajā video tātad apskatīsim pašus pamatus, kas jums būtu jāprot programmā Desmos, lai sāktu veidot savu attēlu. Tātad, visvienkāršākā funkcija, kuru mēs varētu mēģināt izmantot, ir lineāra funkcija. Tās forma ir y ir kā x plus b, piemēram, y ir 2x plus 3. Redzam, ka grafiks ir bezgalīgs, tātad definīcijas kopa ir bezgalīga, vērtība kopa ir bezgalīga. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā šī taisne visticamākais nebūs piemērota jūsu veidotajam attēlam, jo, diez vai jūs vēlēsieties veidot bezgalīgi lielu attēlu. Tāpēc jāiemācās norādīt intervālu, kurā tiks ņemtas argumentu vērtības. Tātad šajā gadījumā es varētu norādīt intervālu, piemēram, no 0 līdz 3 ieskaitot. Desmos nenorādīs jums ieskaitītus gala punktus. Par punktiem mēs parunāsim nedaudz vēlāk, bet šobrīd pavērojiet šo te lineāro funkciju. Ja es izveidoju savu funkciju un saprotu, ka taisne atrodas pārāk augstu, tad es mainu brīvo locekli. No matemātika 1 kursa jūs zināt, ka brīvais loceklis norāda krustpunktu ar y asi. Ja es to samazinu, taisne tiek pārbīdīta uz leju. Ja palielinu, uz augšu. Ja es redzu, ka taisnes slīpums nav piemērots manam attēlam, es slīpumu varu palielināt, palielinot reizinātāju pie x, ko sauc par virzienu koeficientu. Vai varu to samazināt? Atcerieties, lietojot daļskaitļus, Desmos lietos decimālu punktu, nevis decimālu komatu. Ja jūs ievadīsiet komatu, jums parādīsies izsaukuma zīme, tātad nepareiza sintakse. Tad komatu izlabojam uz punktu, un programma lieliski pildīs jūsu prasīto. Pagaidām es apstāšos pie šādas taisnes. Es veidošu māju. Man šīs taisnes fragments veidos mājas jumta vienu slīpumu, un es vēlētos tieši tādu pašu slīpumu arī mājas jumtam otrā pusē. Tātad es rakstu otru funkciju, y ir mīnus 0,5, tātad 0,5x, un man jāiegūst sev vēlamā vietā šis te grafiks. Tātad es varētu lietot +6. Redzu, ka es šo te grafiku vēlētos nedaudz augstāk, tātad nomainu uz +8. Pārāk augstu ņemšu +7. Nākošais, ko es vēlētos, lai man rāda konkrētu fragmentu no šīs te taisnes, tātad es izvēlos figūru iekavās intervālu. Mans intervāls, kur es vēlētos, būs no 7 līdz 10. Un esmu iegūsi jumta otru slīpu. Es vēlētos, lai tie ir vienādās krāsās. Spiežu uz krāsaino punktiņu, nedaudz pieturu un nomainu krāsu uz melnu. Nepieciešams šos te jumta slīpumus savienot. Tātad man atkal ir nepieciešama taisne. Šoreiz tā ir horizontāli paralēli x asī, un tai būtu jāiet caur punktu 3,5. Tātad 3,5. Esmu iegūst taisni vēlamajā augstumā, tagad man ir jāiegūst pareizais intervāls.
Ja es šobrīd norādīšu intervālu, tātad intervāls manā gadījumā būtu no 3 līdz 7, tātad no 3 līdz 7, rakstīt ieskaitot droši, mēs redzam, ka glīti veidojas attēls. Nomainam uz sev vēlamo krāsu, nedaudz pieturot. Esmu iegūsi jau jumta aprises. Tālāk es vēlētos izveidot viļņainu jumta apakšējo malu. To droši vien nemācēsiet matemātika 1 sākotnējā kursā, bet jau apmēram vidū. Tātad tā varētu būt 11. klases sākums parastajās skolās vai 2. kursa beigas profesionālajās izglītības iestādēs. Un mēģinam ierakstīt trigonometrisko funkciju. Tātad y ir, piemēram, sinus x funkcija. Redzu, ka tā ir pārāk liela, pārāk viļņota. Es vēlētos to samazināt. Tātad pilnīgi noteikti man ir nepieciešams, lai šie vilnīši būtu ļoti, ļoti šauri. To mēs varam izdarīt ar koeficientu, kas ir pirms šīs te funkcijas, jo reizinātājs pirms funkcijas samazina šīs konkrētās funkcijas vērtību apgabalu. Tātad veids deformāciju vertikāli, saspiežot šo te grafiku. Tagad man būtu nepieciešams, lai šie te vilnīši ir biežāki, īsāki, un tur mēs pievienosim koeficientu b, kas samazina funkcijas periodu. Piemēram, šādi. Man šobrīd nepatīk, vilnīši ir pārāk daudz, es izmantošu 6. Tagad, manuprāt, izskatās nedaudz labāk. Man ir nepieciešams, lai šī te sinusoīda, šis te sinus funkcijas grafiks, atrastos jumta apakšējā malā. Un tāpat kā lineārai funkcijai, arī šo funkciju uz augšu vai uz leju var pabīdīt, izmantojot brīvo locekli. Es saprotu, ka man ir nepieciešams šo te funkciju bīdīt uz augšu, un es to pabīdīšu, piemēram, par 1 uz augšu. Redzu, ka pārāk maz, bīdu par 2 vienībām uz augšu. Jau funkcija atrodas apmēram vietā, kur es to vēlētos. Bet, ja jūs paskatāties šobrīd attēlā, tad vilnītis it kā iet uz augšu no jumta kores, kas man neder. Es vēlētos, lai šajos punktos šie viļņi ietu tieši uz leju. Tātad man šo funkciju vajadzētu spoguļskatā. Un, lai es to iegūtu spoguļskatā, gluži vienkārši man ir nepieciešama mīnus zīme. Tālāk būtu nepieciešams norādīt šo te funkciju konkrētā intervālā, jo šobrīd tā ir pārāk gara un iet ārpus attēla. Tātad, lai norādītu intervālu, tāpat kā iepriekš lietojam figūru iekavas, un šajā gadījumā intervāls būtu no 0 līdz 10. Redzam, ka jau izskatās labāk. Tiesa gan pats stūris nedaudz pavirzās uz augšu, kas man varētu nepatikt, bet to jūs tad varēsiet koriģēt, kā jums pašiem tīk labāk. Jo šobrīd es rādīšu jums tādas pamatlietas, jums noteikti nav jāveido tieši tāds pats attēls, kā tas ir man. Ja? Šobrīd es ignorēšu šo te mazo neprecizitāti. Un atkal jumts man ir melnā krāsā, tātad es vēlos šo te grafiku melnā krāsā. Tālāk man būtu nepieciešamas mājas sienas. Tās es varētu izveidot kā tādam pasaku namiņam, izmantojot, piemēram, hiperbolas līknes vai pakāpes funkciju, vai varbūt izmantojot taisnes, vertikālas taisnes. Tātad, ja mēs gribam vertikālu taisni, tad mums būtu jāraksta izmantojot x. Ja? Tātad x ir vienāds ar 4. Redzam vertikālu taisni. Redzu, ka man neatrod šī taisni vietā, kur es vēlētos. Es to vēlos caur 2, bet tā ir pārāk gara. Tātad man šobrīd būtu nepieciešams norādīt intervālu tieši y vērtībām. Tātad atkal figūra iekavas un šoreiz y vērtības
būtu tās, kuru intervāls mums ir nepieciešams. Nu, tātad, piemēram, no 0 līdz, un te ir jāskatās, cik tālu man būtu nepieciešama šī te līnija. Nu, piemēram, līdz 2,2. Redzu, ka ir pārāk gara. Tātad tīri minot, es varu piemeklēt sev vēlamo vērtību. Ja es redzu, ka māja man šobrīd ir varbūt pārāk zema, es droši varu mainīt šo te apakšējo robežu un sākt no -1. Lūk šādi. Mājas sienas man būs, piemēram, lai paliek violetā krāsā, ja krāsu, kā jau es minēju, jūs varat nomainīt. Un man vajadzētu arī otru sienu, un to es vēlētos tādu pašu, bet caur 8. Un atkal norādam intervālu tieši Y vērtībām. Nu, tātad, piemēram, -1 līdz 2,08. Redzu, ka šobrīd man šī te taisne ir pārāk īsa. To labāk jūs noteikti varēsiet redzēt, ja noņemsiet uz brīdi režģi pilnībā, un šajā brīdī jūs redzēsiet tieši savu attēlu. Novietojam režģi atpakaļ un piemeklējam tādu vērtību, kas būtu piemērotāka mūsu attēlam. Nu, piemēram, šādi. Krāsu tātad es minēju, ka es gribēšu violetu, nomainam uz violetu. Šobrīd esam lietojuši sinusoīdu un taisnes. Es varētu vēl parādīt jums, kā ielikt mājai apaļus logus. Tātad matemātika 1 kursa sākumā pie līnijas vienādojuma jūs mācāties arī riņķa līniju, un riņķa līniju nosaka centrs un radius. Es vēlētos, lai logi atrodas vietā ar centru 3 un 1. Tātad es rakstu riņķa līnijas vienādojumu. X, atceramies, -3, ja vēlamies, lai centrs atrodas pa labi no koordinātu plaknes sākuma punkta. Kvadrātā. Sintaksi lietojam tieši tāpat kā, piemēram, Excelī rakstot Shift un 6, vai arī lietojam lūk šeit pieejamās iespējas uzrakstīt kāpinātāju, uzrakstīt nevienādības zīmes, funkcijas un tam līdzīgi. Ja? Tātad varat izmantot arī šeit pievienoto klaviatūru. Tālāk riņķa līnijas vienādojumā ir Y mīnus centra koordināti. Mūsu gadījumā nepieciešams, lai centra koordināti būtu 1, tātad es tiešām rakstu -1. Ja centra koordināte ir negatīva, tad mēs rakstām plus, jo šajā te riņķa līnijas vienādojumā centra koordinātas ir vienādojumā redzamajiem skaitļiem pretēji skaitļi. Un logus negribu pārāk lielus, tātad rādījus varētu būt, piemēram, 0,2, bet atceramies, ka vienādojumā jāraksta rādījus kvadrātā, tātad 0,04. Nu, šobrīd skatos, loks ir pārāk mazs, tātad es varētu palielināt šo skaitli, piemēram, uz 0,09, vēl lielāku, vēl man nepatīk, uz 0,16. Nu, varētu arī nedaudz vēl lielāku, 0,25. Lūk tā. Tagad es gribētu, lai manai ēkai šajā te logā ir skaista rūts. To es atkal varu izmantot lineāru funkciju un ievilkt šo te rūtiņu, ja, bet to jau jūs pratīsiet. Es vēlētos, lai man ir skaistas durvis ar izliekumu, un tur es varētu izmantot parabolu. Parabolas vispārīgā forma ir Y ir ax kvadrātā, nu, piemēram, 2x kvadrātā. Un tālāk, lai mēs šo te parabolu varētu pabīdīt, mēs varam rīkoties dažādi. Vai nu jau laikus izdomāt, kurā vietā mēs to vēlamies, un mēģināt pabīdīt šādi, tātad pie x jau ieliekot iekavās, un redzam, parabola ir pabīdījusies pa labi. Mēģināšu jums nodemonstrēt. Tātad, ja es no x kaut ko atņemu, pārbīdi tāpat kā riņķim, notiek pa labi.
Ja es x-am kaut ko pieskaitu, pārbīde būs pa kreisi. Tātad man ēka atrodas y-as labajā pusē, tātad man būs pārbīde pa labi, piemēram, 6 vienības. Gandrīz jau esmu trāpījusi. Tas, ko es gribētu, lai man šai parabolai zāri ir uz leju, tas nozīmē, ka x-am, x kvadrātam vajadzētu negatīvu zīmi. Vēl es vēlētos, lai šis te durvis sākas nedaudz augstāk, tad es varētu paņemt +1. Tagad durvis būtu vēlamajā augstumā, bet tās ir pārāk plašas. Tātad es varētu mainīt reizinātāju pie x-a. Redz, man aizlēc tās durvis ne tur, kur es gribu. Tātad vienkārši paspēlējamies ar skaitļiem un ieliekam vēlamajā vietā. Ja? Tātad, ja es mainu reizinātāju pie x-a, mainīsies arī novietojums parabolai. Ja mēs pieliekam reizinātāju 2, lai sašaurinātu šo te parabolu, mums 2 reizes jāpalielina arī skaitlis, ko es no x atņēmu, lai pārbīde saglabātos esošajā vietā. Šobrīd man durvis patīk, bet es redzu, ka parabola ir pārāk liela, un man ir nepieciešams intervāls. Un intervālu es varētu ņemt, skatāmies, kas man tur būs, tātad 5, piemēram, ja, 5,5 līdz 6,5 paņemsim. Un paskatīsimies, vai man patīk tas, ko es redzu. Man durvis beidzas mājā kaut kur vidū, tā tad nederēs. Es varētu ņemt līdz no 5,2 līdz 6,2. Nederēs 6,7. Gandrīz jau ir, un 5,2 man arī nederēja. Tātad šādā veidā gluži vienkārši piemeklējam šos te skaitļus tā, lai iegūtu sev vēlamo attēlu. Tā, es nejauši savu parabolu izdzēsu ārā. Tūlīt aši ierakstīsim atpakaļ. Tātad 2x mīnus 12 kvadrātā plus 1. Šāda bija mana parabola, un es vēlējos intervālā no 5,29 līdz 6,68, piemēram. Tā, 6,68. Nederēs man 71, piemēram, šādi. Ja? Protams, jums būs vairāk laika, jūs noprecizēsiet, kas jums labāk patīk. Un vēl man droši vien mājai vajadzētu pamatni, un tur mēs atkal varam izmantot lineāru funkciju, y ir -1, un attiecīgi norādīt intervālu, kādā mums ir nepieciešamas x vērtības. Šajā gadījumā tas varētu būt no 2 līdz 8. Un man mājai ir arī pamati, turklāt Desmos pats izdomāja, ka tā būs violetā krāsā. Šādi tātad jūs veidosiet savus darbus. Ja vēlaties paskatīties bez režģi, tātad atceramies šo te režģi noņemt, asis noņemt, un jūs skaisti redzēsiet šos te savus darbus. Tā, viena lietiņa gan, ko es varbūt nepareizi esmu izdarījusi, man šobrīd ir redzamas asu līnijas vienalga. Tātad jums šos te darbus vajadzētu veidot pirmajā kvadrantā tīri tā, lai nekrustotu šo te x asi, jo pat noņemot asi izskatās, ka tā tomēr tiks parādīta. Ja mēs vēlamies eksportēt attēlu, tad tiešām redzam, ka līnija parādīs, tā kā veidojam darbus kādā konkrētā kvadrantā. Tas, ko es vēlējos tālāk jums parādīt, vēlējos parādīt vēl citas iespējamās funkcijas, kuras jūs varētu izmantot, bet varbūt šobrīd vēl neprotat. Pirmām kārtām tā ir hiperbola, tātad daļveida funkcijas grafiks. Y ir, piemēram, 8 dalīts ar x.
Un, ja mēs attālinām, tad varam redzēt, kāds šis te grafiks izskatās. Šobrīd, lai man netraucētu manis veidotais attēls, es gluži vienkārši izslēdzu ārā visu. Un jūs varat, protams, izmantot tikai kādu daļu no šī te grafika, piemēram, norādot intervālu, ka x ir pozitīvs lielums. Jūs norādīsiet, ka jums ir nepieciešams tikai viens zars. Un atkal jūs varat norādīt arī, ka jums x būs intervālā no 1, piemēram, līdz 3, un jums veidojas šāda te līknīte. Šo te līkni konkrēto es tūlīt noņemšu intervālu nost. Pamatskolā jūs mācījāties šo te daļveidu funkcijas grafiku. Atceramies, ka jūs varēsiet veikt arī pārbīdes. To jūs mācāties vai 10. klases beigās vai profesionālajās skolās 2. kursa sākumā. Un, ja vēlamies pabīdīt šo te funkcijas grafiku uz augšu, atliek pieskaitīt kaut kādu brīvo skaitli. Ja mēs vēlamies šo te grafiku pabīdīt uz leju, tad atņemam kaut kādu brīvo skaitli. Ja mēs vēlamies grafiku pabīdīt pa labi, atceramies, tas strādā tieši tāpat kā riņķa līnijai un mūsu jau izmantotajai parabolai. Ja vēlamies pa labi, tad no mainīgā x vērtības kaut kas ir jāatņem. Tad grafiks tiks pārbīdīts pa labi. Ja vēlamies to pārbīdīt pa kreisi, tad kaut kas ir jāpieskaita, un tad grafiks tiks pārbīdīts pa kreisi. Nākamā funkcija, vēl maz niansīte, atkarībā no koeficienta k, ja tas ir negatīvs, jūs varat iegūt grafiku 2. un 4. kvadrantā, tātad šo te slīpumu uz otru pusi. Piemēram, ja es vēlētos izveidot kaut ko līdzīgu eglītei, es šobrīd varētu paņemt no šī grafika tikai intervālu -10 līdz -5. Tā, līdz -5. Jā, -5 mums nederēs, paņemsim jā, es neierakstīju -5, lūk šādi. Par daudz skatīšos, paņemšu -8. Šādu te. Un tagad es gribētu šī te eglītei tādu pašu, apmēram šo te fragmentu uz otru pusi. Tātad es rakstu y ir nevis -8, bet +8, slīpsvītra un x, paņemsim -5, un tad piebīdīsim, kur mums vajag. Redzu, ka es viņu gribētu tuvāk, tātad es palielinu šo te +5. Izskatās jau labāk. Es uztaisīšu, piemēram, eglītes pašu augšu. Tātad tur varētu būt +11. Redzam, skaisti saskarās. Tātad es varētu izmantot intervālu no -8 līdz -6. Un man skaisti veidojas eglīte. Varu nomainīt šī te eglīte krāsu uz zaļu un turpināt šādā garā veidot šos te eglītes zarus un tādā veidā izveidot kaut kādu, varbūt, Ziemassvētku kartīti. Tātad šis bija stāsts par hiperbolu. Vēl jums varētu noderēt funkcija, kuru matemātika 1 kursā nemāca, bet matemātikā 2 tā ir absolūti saprotama un īstenībā arī zināma, varbūt jums no pamatskolas, tā ir moduļa funkcija. Tātad tas varētu būt modulis no x. Un to mēs varam izmantot dažādiem jumta slīpumiem, lai nebūtu jāveido divas taisnes. Ja gribu pagriezt to otrādi, gluži vienkārši pielieku mīnuszīmi un pievienojot brīvo skaitli, varu pacelt šo te grafiku, cik augstu man tas ir nepieciešams. Tātad, piemēram, šādi. Norādu intervālu tieši tāpat, piemēram, no -7 līdz 7, un esmu jau iegūs gatavu jumtu, ja es nevēlos šo te augšu nošķelt.
Vēl var mēģināt ievadīt daļēji šo te intervālus, bet pati neesmu mēģinājusi, tā kā ir jums vieta, kur izpausties. Tātad šī mums ir moduļa funkcija. Modulī, starp citu, varat likt arī dažādas citas funkcijas, iekšā varam to pabīdīt. Atkal, ja liksiet klāt plusu, tad grafiks bīdīsies uz kreiso pusi. Es izņemšu ārā šo te intervālu, citādi tas neļauj ieraudzīt pārbīdi. Tātad, ja pievienoju kaut ko moduļa iekšienē ar plus, tad bīdīsies uz kreiso pusi, savukārt, ja pievienoju mīnus, tad pārbīde būs uz labo pusi. Tālūk, vēl varam izmantot eksponentes, kas ir jau matemātika 1 kursu pašas beigas. Tās, ne gluži pašas beigas, bet pirms ģeometrijas. Tātad jūs varat izmantot eksponentes un eksponentu funkcija, tātad y ir kaut kāds skaitlis, piemēram, 3 ar kāpinātāju x. Un arī šo te funkciju vizuāli varat uz viņu paskatīties, ja vēlamies pārbīdīt uz sāniem. Tātad kāpinātājā pie x kaut ko, neizdodas, kāpinātājā x kaut ko pieskaitam, tūlīt. Tātad jāliek iekaviņas, ja? Tātad x plus 4, piemēram, ir pārbīde pa kreisi. X mīnus 4 pārbīdīs pa labi. Ja vēlamies šo te eksponenti padarīt vizuāli savādāku, piemēram, pievienojam reizinātāju 0,5. Ja? Un šis te grafiks mainās formā. Tur būs deformācija. Ja? Bet tā eksponente priekš attēliem, izvērtējiet, vai jums viņu vajag. Grafiks kā tāds ir lieliski aizstājams ar parabolu vai kādu no hiperbolas zariem. Vēl varbūt rokām, kājām cilvēkiem varētu izmantot kubisko parabolu. Ja? Un atkal izvērtējiet, kā jums tā iedaras jūsu veidotajos attēlos. Un varam tieši tāpat kā līdz šim izvēlēties kaut kādu fragmentu. Un, protams, matemātika 2 var darboties arī ar pakāpju funkcijām un logaritmiskajām funkcijām, bet šobrīd es tam nepieķeršos. Tātad kopumā paskatāmies taisnes, horizontālas, vertikālas. Varam izmantot tātad arī trigonometriskās funkcijas, riņķa līnijas, parabolas, lai veidotu dažādus attēlus. Tālāk par šo te darba iesniegšanu. Kā jau minēju, man varbūt neveiksmīgi izdevās, bet veidojiet šo te attēlu tā, lai tas nekrustotu asis. Ja? Ja tagad man būtu nepieciešams šo te attēlu pārbīdīt, man visu vajadzētu bīdīt par, tūlīt paskatīsimies, cik vienībām uz augšu. Tātad, ja mēs paskatāmies, tad par vienu vienību uz augšu man šo te attēlu vajadzētu pārbīdīt, es varu pamēģināt tiešām to izdarīt. Tātad katru šo te vērtību pārbīdu par vienu vienību uz augšu. Jūs redzat, visu glīti tiek pacelts tā, mirklīti, šo nē, y vērtība, tātad no 0 līdz 3,8, šeit arī 0 līdz 3,11 un visu lēnām ceļam augstāk. Ja? Tā kā tā varbūt nav pat tā lielākā problēma. Šādi. Ja? Un tagad izslēgšu ārā šo te kubisko parabolu. Kā jūs iesniegsiet darbus? Darbos jūs attēlu varat iegūt šeit augšā ar Share Graph un Export Image. Tātad jūs varat šo te attēlu izgūt. Ja es pameklētu, kā varētu vispār noņemt. Lūk, var vispār noņemt arī asis. Tātad viss kārtībā, varējām arī neko nebīdīt. Un jums ir šis te attēls. Lejupielādējiet, ievietojiet Word dokumentā, ieteicamais izmērs A3, jo jums šajā Word dokumentā blakus ir jānorāda arī visi funkciju grafiki.
Atvainojos, nevis grafikus, bet formulas. Par funkciju formulām, diemžēl līdz šim neesmu atradusi iespēju šo te sarakstu kaut kādā veidā izgūt. Līdz ar to vienīgā iespēja, manuprāt, ir ņemt ekrāna šāviņus no šīm funkciju formulām un gluži vienkārši ievietot jūsu Word dokumentā, kā jau minēju, vēlamais formāts A3, un blakus jūsu savam attēlam, kurā tātad nav redzamas ne režģa līnijas, ne arī asis, ievietosiet šīs funkciju formulas. To var izdarīt vai nu ņemot print screen, vai izmantojot iebūvēto programmiņu CAT, vai arī Shift, Windows poga un S tātad izgriežam kaut kādu konkrētu gabalu no redzamā attēla un ievietojam savā darbā. Iepriekš minēju, ka par punktiem parunāsim vēlāk, tad šobrīd parādīšu jums, kā ielikt arī punktus, tam man būs nepieciešamas asis. Un punktu programmā Desmos ierakstīt ir ļoti, ļoti vienkārši. Tātad gluži vienkārši norādam, tas man būs punkts A ar koordinātām 1, 2. Tā. Un punktu koordinātus atdalot izmantojam semikolu un priekšā, es atvainojos nevis semikolu, bet kolu, un priekšā nenorādam nekādu simbolu, jo savādāk viņš domā, ka mēs veidojam slaideri. Tātad programma mūs nesapratīs, un es punktu gribēju, piemēram, logam vidū. Ja es vēlos šim te punktam mainīt krāsu, tieši tāpat kā iepriekš pieturam un nomainam krāsu, kāda ir mums vēlamā, piemēram, šobrīd paņemšu oranžu, vēl ko mēs varam mainīt punktam izmērus, tātad 3,23, piemēram, ja? Un mēs varam punktam mainīt, vai tas ir aizpildīts, vai tas ir tukšs punkts, vai varbūt mēs vēlamies to nomainīt uz krustiņu. Tātad visas šīs te iespējas, ja? Krāsa, veids un izmērs. Tālūk, ar punktiem atkal paeksperimentējiet, jo tās iespējas ir ļoti, ļoti daudz, ko mēs šeit varētu darīt. Mēs varam arī punktam pielikt klāt nosaukumu, tātad kaut kādu vārdu, bet atceramies, ka mēs šobrīd koncentrējamies tomēr uz funkciju grafikiem, un punkti ir tikai, man gribētos teikt, kā palīga rīki, ja mēs vēlamies izveidot attēlu, piemēram, stieni ar 2 bumbiņām galos, ja, svarcēlāju, piemēram, zīmēsim un tam līdzīgi, ja, lai mums būtu iespēja kaut ko arī nedaudz varbūt aizkrāsot. Ja vēlamies eglīti ar rotājumiem, tad droši vien mums noderētu punkti ar izmēru 34, un mēs tos varētu aizkrāsot dažādās krāsās. Tā tikai tāda mana ideja par šo te jūsu veidoto darbu. Tālūk. Un tas arī pagaidām par Desmos lietojumu tīri ar funkciju grafikiem ir gandrīz viss. Viena maza niansīte. Ja jūs vēlaties veidot, es visu izslēgšu ārā, ja jūs vēlaties veidot attēlu vispirms uz papīra vai, piemēram, internetā esat atraduši sev tīkamu attēlu, kuru jūs gribētu izmantot par pamatu savam darbam, tad to ir iespējams izdarīt. Tūlīt parādīšu. Tad fonā ievietojiet attēlu, image, un es paņemšu arī kaut kādu māju, piemēram, un redzat, man šobrīd ir attēls. Lai to attēlu izveidotu, jūs varat viņu pirmām kārtām jau nolikt vietā, kur jūs gribat. Es atstāšu šeit vidū, lai ir. Un tālāk varat samazināt, palielināt un tam līdzīgi. Un veidot funkcijas virsū šim te attēlam un piemeklēt, kā
labāk attēlojas grafiki. Nu, piemēram, ja es vēlos attēlot šīs te žoga stabiņus, es saprotu, ka tā man ir moduļa funkcija, tā ir šaura moduļa funkcija, tātad modulī varētu būt vienkārši x, bet man vajag šos te moduļus otrā, tātad mīnus x. Tālāk es mēģinu pārbīdīt vēlamajā virzienā, tātad, nu, piemēram, mīnus 2. Redzu, ka ir par zemu, tātad mīnus 1,4. Nedaudz vēl par zemu, nu tad 1,3. Un tagad es varētu mēģināt bīdīt šos te moduļus uz sāniem. Nu tad, piemēram, pa labi bīdot būs mīnus 3. Gandrīz trāpīju, mīnus 2, es gribēju, ja? Gandrīz trāpīju, nu tad 2,2. Nedaudz par mazu, 0,4. Nedaudz vēl par mazu, 0,5. Nu, tagad skatos, ka ir par zemu. Šādi. Un esmu gandrīz trāpījusi virsū šim tā attēlam. Attēlam jūs varat izmainīt košumu, izmantojot šo te capacity, un uzliekam 0,5 ar punktu, lai attēls būtu gaišāks, un jūs labāk redzētu sevis veidoto funkciju grafikus. Un es saprotu, ka man šobrīd ir nepieciešams intervāls, jo es gribēju tikai žogu stabiņam augšu. Tātad intervāls man varētu būt no 2 līdz 2,2, piemēram. Par maz. Tātad 2,8 jau labāk izskatās. Ja mani tas apmierina visu, es šo te fragmentiņu atstāju un darbojos tālāk. Tad, kad esmu sev vēlamo attēlu izveidojusi, es šo attēlu vienkārši izslēdzu, un man paliek jau mans ar funkcijām pārzīmētais attēls. Tālūk. Tātad vēlreiz, jums būs nepieciešams darbā eksportēt izveidoto attēlu bez fona attēliem, tātad šobrīd man būtu jāizslēdz, bez asīm un režģa. Tātad gluži vienkārši attēls. Tad, kad būsiet eksportējuši attēlu, tad uztaisiet ekrāna šāviņus no funkciju formulām un pievienojiet dokumentā blakus. Ja jums interesē kaut kādi paraugi, droši Googlē ierakstiet Desmos Art, un tur būs gana daudz, kur iedvesmoties. Šobrīd pārtraukšu dalīties ar Desmos programmu, bet parādīšu jums šos te funkciju vispārīgās formas, pierakstīsim, lai pašiem būtu skaidrs, ko tad jūs varat izmantot. Pirmām kārtām tātad visvienkāršākā funkcija ir lineāra funkcija, un lineāras funkcijas forma, tātad lineāra, ir y ir kx plus b. Ja jums vajag pārbīdīt šo te funkciju uz augšu vai leju, tad to dara krustpunkts ar y asi. Ja jums vajag mainīt šīs te funkcijas slīpumu, tad to dara virziena koeficients k. Palielinot k, funkcija būs straujāk augoša, samazinot tā augs lēnāk. Savukārt, ja k būs negatīvs, tad tā būs dilstoša funkcija. Ja nepieciešama horizontāla taisna, tad k vietā ievietojam 0. Ja ir nepieciešama vertikāla taisne, tad rakstīsiet x ir kaut kāda skaitliska vērtība. Ja jums ir nepieciešama kvadrāta funkcija, tad vispārīgā forma y ir ax kvadrātā plus bx plus c, bet mūsu gadījumā vispārīgo formu izmantot ir grūtāk. Vieglāk ir izmantot x plus vai mīnus kaut kāds skaitlis kvadrātā, un tad plus vai mīnus kaut kāds brīvais skaitlis. Un šis te skaitlis, brīvais skaitlis norādīs jums krustpunktu ar y asi. Nu,
Es nevaru nomainīt krāsu. Tātad krustpunktu ar Y asi un, respektīvi, pacels vai nu uz augšu vai pabīdīs uz leju šo te konkrēto grafiku. Savukārt A jums veiks grafika pārbīdi pa labi, ja A ir negatīvs, pa kreisi, ja tas ir pozitīvs. Ja vēlaties parabolu ar zariem uz leju, tad pirms iekavām rakstām mīnus. Ja vēlaties sašaurināt vai paplašināt šo te parabolu, tad pievienojiet kaut kādu skaitlisku reizinātāju pie mainīgā x, bet atcerieties arī pie koeficienta A. Un tad, ja jums šī te parabola atradīsies te pašā vietā, kur jūs vēlējāties, vienkārši tiks vai nu sašaurināta, vai attiecīgi, ja būs 2 vietā 0,5, tad šī parabola tiks paplašināta. Nākošā funkcija, kuru jūs apgūstat matemātika 1 kursā, ir daļveida funkcija, un tās vispārīgā forma, tātad daļveida, tās vispārīgā forma ir k dalīts ar x plus a plus b, kur koeficients b funkciju paceļ vai pabīda uz leju. Koeficients a, ja ir pozitīvs, tad funkcija tiek pārbīdīta pa kreisi, ja ir negatīvs, tad funkcija tiek pārbīdīta pa labi. Ja vēlaties mainīt kvadrantus, kurā funkcija atrodas, tad skaitlim k pievienojam mīnus zīmi un iegūsim simetrisku funkciju iepriekš veidotajai attiecīgi 2. un 4. kvadrantā. Visskaistākā, radošākā funkcija, manuprāt, ir trigonometriskā funkcija. Tātad y ir a sinus b x plus c plus d. A izpleš vai saspiež funkciju vertikāli, tātad šie te sinusoīdas viļņi kļūst lielāki vai mazāki. B saspiež vai izpleš konkrēto funkciju horizontāli, tātad viļņu skaits noteiktā intervālā, šo te svārstību skaits palielinās vai attiecīgi samazinās. Koeficients C pārbīda pa labi, ja C ir negatīvs, pa kreisi, ja C ir pozitīvs. Koeficients D pārbīda funkciju uz augšu vai uz leju. Attiecīgi, ja D ir pozitīvs, tad uz augšu, ja D ir negatīvs, tad uz leju. Eksponentu funkcija, kā jau minēju, ir viena no nepiemērotākajām desmos ārtu veidošanā, kaut gan var jau būt, ka jūs rodat iespēju, kur to izmantot. Tātad vispārīgā forma C reiz A ar kāpinātāju x plus b. Šeit varētu būt arī kx plus b, tātad kāpinātājs ir lineāra funkcija. Un šī te konstante C deformē grafiku, tur tās iespējas ir tik daudz, ka šobrīd es viņus neaplūkošu, bet šis te koeficients b pārbīda attiecīgi pa labi, ja ir negatīvs, pa kreisi, ja ir pozitīvs, tieši tāpat kā visos pārējos gadījumos. Un noteikti neiztiksiet bez riņķa līnijas, tas ir vienīgais vienādojums, ko mēs izmantosim šajā te konkrētajā situācijā, un tātad x mīnus x0, tātad centra koordināta x kvadrātā plus y mīnus y0, tātad centra koordināta y kvadrātā plus, vienāds, radius kvadrātā. Tātad, ja šeit es ievietoju skaitli 3, tad man ir jāsaprot, ka vienādojumā tas izskatīsies kā x mīnus 3. Un šī te centra koordināta tiešām būs pie x ir 3. Ja? Tātad tas riņķis pabīdīsies pa labi. Tāpat kā tas mums bija iepriekš, ja mēs redzam šeit negatīvu skaitli, tātad pārbīde ir pa labi. Ja mēs redzēsim pozitīvu skaitli, tad pārbīde ir pa kreisi. Un tieši tas pats attiecas arī uz y koordinātu. Ja mēs šeit redzam, piemēram, -2, tad y koordināta ir 2,
un pārbīde ir veikta uz augšu. Ja mēs redzam +2, tad Y koordināte ir -2 un pārbīde ir veikta uz leju. Un radiusu brīvi varat mainīt, kā jums ir ērtāk. Piemēram, ja es šeit ierakstītu skaitli 4, tad radius būtu 2 vienības. Atceramies, ka desmos programma izmanto decimālu punktu. Ja jums rodas kaut kāda problēma ar sintaksi, noteikti meklējiet palīdzību internetā, jo pamācības par desmos programmas lietošanu patiesībā ir ļoti, ļoti plaši pieejamas. Tas arī no manis šodien ir viss. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka jums būs iedvesma un vēlme radīt kaut ko skaistu un iesūtīt līdz 6. decembrim. Visu labu!